Esiet sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šodien mēs parunāsim vairāk par to, ko var dabūt no meža. Daudzi zina, protams, ka mežs tiek audzēts, lai iegūtu koksni, no kuras tālāk iegūst vai nu mēbeles, vai būvmateriālus, vai papīru un tādus produktus, bet ir arī citas iespējas. Ir iespējas izmantot to, kas paliek mežā, un no tā visa sagatavot ļoti vērtīgus un labus produktus. Tāpēc šodien mūsu sarunas viesis ir Ojārs Polis. Sveiks, Ojār! Sveiki, Kaspar! Mēs jau te sākotnēji runājām, ka izrādās, ka tu esi liels fans mūsu podkāsta epizodēm. Esi dzirdējis lielāko daļu, un tas tavs pamatojums man likās ļoti simpātisks. Lai var uzzināt, ko citi kolēģi dara. Tajā skaitā, es domāju, arī mums visiem būs ļoti interesanti uzzināt, Ojāri, ko tu dari Silavā. Un sākotnēji sāksim ar tādu ievadiņu par sevi, kā tu uzsāki darbu Silavā, kurā laikā, atskatīsimies vēsturē, kāda ir tava pozīcija šobrīd Silavā. Kā jau Kaspars teica, es strādāju Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā Silava, jau strādāju no tā laika, kad viņš vēl nebija Silava, bet vienkārši Mežzinātnes institūts. Tas nozīmē pagājušā gadsimta pēdējā kvartālā. Es savā laikā beidzu tā saucamo Rīgas Politehnisko institūtu, un mana specialitāte bija smalkās organiskās sintēzes tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka mūs mācīja par to, kā iegūt dažādas ārstnieciskas vielas, novest viņus līdz zāļu kondīcijai. Tad, kad es beidzu institūtu, man bija iespējas iestāties aspirantūrā, tagadējā sauktos doktorantūrā. Tur 3 gadus nodarbojos ar pētījumiem. Mans lauciņš bija organiskās sintēzes. Tāpēc savā laikā, kad es nonācu Mežzinātnes institūtā, man likās, ka tā jau nav nekāda zinātne. Neko tur nesintēzē, nekā jauna tur nav. Bet ar laiku es nonācu pie secinājuma, ka tā tomēr ir ļoti nopietna lieta. Un pēc tam, kad es beidzu aspirantūru, tad kaut kā likteni iegrozījās tā, ka vienīgā apusēji pieņemama vieta bija Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts. Tajā laikā viņš vēl nebija apvienības Silava. Tas bija tālajā 1975. gadā. Tad es sāku strādāt. Pirmais darbs, ko es sāku, bija visu koku latīniskos nosaukumus. Es iegaumēju. Jāsaka, godīgi pat daļu no viņa es pašreiz arī varētu nosaukt. Un es strādāju tā saucamā meža eksploatācijas laboratorijā, kur pēc tam sadalījās 2 daļās, no kurām viena bija meža izēvielu pārstrādes laboratorija, Māra Daugavieša vadībā. Un tur mēs nodarbojamies ar to, kā izmantot to daļu no koka, ko parasti tajā laikā atstāja cirsmos. Tas ir ar to zaļo masu. Mēs lietojam tādu jēdzienu zalenis. Ar to saprotot, ar skujām apklātus zariņus diametrā tagad zīmolis līdz 8 mm. Un tajā laikā bija zināms, ka skujās ir ļoti daudz bioloģiski aktīvo savienojumu. Un bioloģiski aktīvs tas nozīmē, ka iedarbojas uz dzīvo organismu pamatā pozitīvi. Tā kā mūsu Latvijas teritorijā galvenās skujkoku sugas bija priede un egli, tad arī tās mēs pamatā pētījām. Centāmies noskaidrot, kas viņās ir svarīgs, kādas ķīmiskās vielas, kādas grupas, kādas šo grupu īpašības ir. Un tad mēs centāmies izstrādāt tādas tehnoloģijas, lai pēc iespējas vairāk šo ekstraktu izdabūt ārā no zaleņa. Mēs nebijām vienīgi, kas to darīja. Ļoti liels centrs tajā laikā bija Padomjas Savienībā Ļeņingradas pilsētā, Mežtehnikas akadēmijā. Viņi bija ļoti spēcīgi ķīmijā. Mēs vairāk pievērsāmies taisni praktiskai izmantošanai. Un tad, kad šādu ekstraktu iegūst, tad pēc zināmām tehnoloģijām viņi varēja sadalīt vairākās vielu grupās. Daļa grupu bija ar ļoti labām īpašībām, tos tad izmantoja dažādu produktu izgatavošanai, bet daļā no šo grupu bija vēl cits interesants vielas, tā kā bija vērts sadalīt sīkāk, pat līdz gandrīz individuāliem savienojumiem. Tas bija tas pamatā, tas, ar ko mēs strādājam. Tas ir noteikti ķīmisko sastāvu zalenim, atrast veidu, kā visvairāk ekstraktu vielas no viņa iegūt, kādas dabīgas un vērtīgas vielas izdalīt
un mēģināt to ieviest arī praksē. Šobrīd ir tā, ka mēs praktiski no meža esam iemācījušies pārstrādāt gandrīz vai pēdējo skaidu. Baļķi, papīra malka, biokurināmais, kur tiek sašķeldoti zari, galotnes, bet šis zalenis tad paliek tā joma. Produkts, skujas, malkie zari, viņu pārstrāde, ko mežstrāde pēc būtības nenosēdz. Tā ir tava atbildība lielā mērā, Ojā, šajos gados saprast, ko vērtīgu var iegūt no tā, kas izaug mežā, no šīs sastāvdaļas. Kādas tad ir šīs bioloģiski vērtīgās vielas, kuras mēs varam dabūt no šīs zaliņa? Saraksts man līdzi nav, bet tur vairāki 100 savienojumi. Es sākšu ar pirmiem 200. Varbūt 200 būs par daudz, bet ja tu dažus minētu, kuri ir varbūt tādi vērtīgāki, domāju, tas būtu interesanti mums visiem. Jā, tādas lietas kā celuloze, lignīnas un pārējais, pie tā mēs neapstāšos. Es runāšu galvenokārt par bioloģiski aktīvajām vielām. Tātad viena liela grupa varētu būt olbaltumvielas, vitamīni, ēteriskās eļļas. Un, godīgi sakot, turpat tā grūti pateikt, jo atkarība no tā, kāds produkts attiecīgā brīdī pēc attiecīgās tehnoloģijas tiek ražots, par to arī vairāk interesējamies. Savā laikā mūsu grupas pētnieki apguvām padziļināt šo procesu. Mums izdevās ieinteresēt dažus biznesa cilvēkus, jo bez naudas jau arī neko nevar uztaisīt. Un necik tālu no Piltenes biznesmeņu grupa piedalījās ar savu naudiņu, mēs ar savām zināšanām, un tur tika uzcelts skuju ķīmiskās pārstrādes cehs, kurš strādā vēl šodien. Es tur pavadīju 25 gadus paralēli darbam institūtā, palīdzot apgūt tehnoloģiju. Mēs savā laikā ar Māru Daugovieti, laboratorijas vadītāju, ļoti interesantā veidā uzcēlam to cehu. Tur pretī bija cilvēki, bija liels angārs, vietas daudz, un cilvēki bija ļoti pieredzējuši praktiskajā darbā. Mēs tā no rītiem atnācām, uzzīmējām schēmu, ko mēs domājam, kā vajadzētu, kā jāiet cauruļvadiem, visam pārējām. Vīri ķērās pie darba, un tā pamazām tappa cehs. Ceha analogs mums pašiem nebija jāizdomā. Savā laikā Strenču pilsētā bija tāds cehs. Viņš gan strādāja vienu brīdi, bija viens no vadošajiem visā plašajā Padomju Savienībā, kur visi brauca skatīties un mācīties, kā tas skujs varētu pārstrādāt un kādas produktus no viņam var iegūt. Bet nāca pārmaiņu laiks, Latvija atguva neatkarību, un tajā brīdī nevienam tādas ekstraktvielas no skujām nebija vajadzīgas. Nebija ekonomiski izdevīgi viņas iegūt. Un tas beidzās ar to, ka vienu daļu no tās aparatūras un iekārtām, kas bija Strenčos, sagriez metāla lūžņos, krāsaino metālu pārdeva drusku dārgāk. Un vienu brīdi Latvija bija bez ķīmiskās pārstrādes. Kaut gan jāatzīmē, ka Latvija ar savu ieguldījumu jau visā Padomju Savienībā bija vadošais taisni par skuju pārstrādes rūpniecisko daļu. Kā es jau stāstīju, tad mūsu grupas vadībā Piltenē tika uzcelts cehs, kurš pārstrādāja gadā apmēram līdz 800 tonnām tā saucamās zaļās masas, jeb kā mēs viņus saucam zaleni. Iegūta dažādas vielas, tad apmēram 2 vārdos pastāstīšu, kādas produktus tur ieguva. Pamatā no priedes zaleņa ieguva tā saucamās kopējās ekstraktvielas chlorofilu karatīnu pastu. Tas bija zināms produkts savienībā, viņam bija standarts, un tā kā mums principā nekas super jauns nebija jāatklāj, tikai jāatstrādā tehnoloģija un jāievieš ražošanā. To mēs arī izdarījām. Un no chlorofilu karatīnu pasta, tas ir, principā varētu teikt, tās ir kopējās ekstraktvielas, ko ar attiecīgo šķīdinātāju iegūst no zaleņa. Un viņam izrādījās ļoti interesantas un brīnišķīgas īpašības. Viņš ir baktericīds, fungicīds, nedaudz arī pret kariesu. Tā kā savā laikā 400% šīs chlorofilu karatīnu pastas pieejaucot pie barības, lobarības, putniem palielinājās masas pieaugums, palielinājās tā saucamā dējamība, arī laiks, kurā viņi nedēja, un cūkām un citiem lopiņiem masas pieaugums bija. Tas bija ļoti patīkami. Tajos laikos nevienmēr varēja iegādāties arī pietiekoši sabalansētu barību. Tā kā šī chlorofilu karatīnu pasta neliels pieaugums uzreiz daudz labāk ļauj attīstīt lauksaimniecību, lopkopību sevišķi. Ir tas mazs interesants fakts arī, ka lietojot šo chlorofilu karatīnu pastu pie barības, kažokzvēriem akots bija daudz skaistāks, daudz biezāks. Dabas draugi, protams, sacīs, ka tas nebija labi. Viņus pēc tam nesāt ap kaklu, tas ādiņas.
Bet tajā laikā tāda iespēja bija. Tāpat tās bija tāda zobu pasta meža, krieviski ļesnaja. Tajā 3% bija šīs chlorofila kartīna pasts. Un lietojot šādu zobu pastu, paradontozes diezgan spēcīgi atkāpās. Es zinu, ka daudz cilvēku tādā veidā arī glābās. Smagā iekaisums krietni samazinājās. Varbūt viņi nebija pat tik garšīgākā, bet, ja viņi lietoja, tad vismaz efekts bija labs. Vai tam visām olās baltums nebija zaļganā krāsā pēc tam, kad viņi šādas barības piedevas saņēma? Labs jautājums. Cik mēs viņus, pārsitām un uzmetām uz pānu, vienmēr bija dzeltenis. Un starp citu, dzeltenums bija krietni dzeltenāks nekā tām visām, kuras nedabūja to pastu. Siemvārds sakot, karotīna, un reiz jau to arī A vitamīna, izeivielas, ja provitamīna daudzums bija krietni lielāks. Arī, starp citu, visām masa olām bija lielāka nekā kontrolē, kura nedabūja šito chlorofilu karotīnu pastu. Broileri auga ātrāk, sasniedza lielāku masu, un holesterīna saturs tādās olās bija krietni zemāks nekā citās. Tas, protams, procentu daļās tika izteikts, un mēs savā laikā ar Lauksniecības institūtu Sigra veicām kopīgus pētījumus. Viņi taisni pārbaudīja, kā mūsu produkti iedarbojās uz lopiem, uz putniem barībā. Atkāpjoties 800 tonnas zalenes gadā, kaut kā viņš tomēr līdz tam ceham jānogādā. Kāda ir šī tehnoloģija, kā jūs viņu no meža dabujāt, kā jūs viņu savācāt? Vēsturiski tas notika tā. Savā laikā arī Ēģiptes piramīdās viss tika darīts ar rokām. Šī gadījumā tāpatās. No rīta sīvo brigāde devās uz mežu ar mačetēm no zem esošām egles skujām, atsacīt vajadzīgo daudzumu. No priedes bija grūtāk, jo priedē tas vainagdziņš ir dikt augstu, bet to kādreiz arī, kad nolaida, tad viss savāca. Aizveda uz cehu, tur tas ideālais variants bija tas, ka svaigs zalenis, kurā nekādas izmaiņas bioloģiski aktīvajos savienojumos nav, temperatūras nekādas nebija, ilgi stāvējuši nebija, tūlīt tās sasmalcināja, lai labāk ekstraģētu, jo smalkāk ir saplojusīta tā skuja, jo vairāk tas ekstraģējušais šķidrums, jeb ekstrahens, tiek klāt un labāk izekstraģē. Tad viņi lika iekšā reaktoros, apmēram 2-3 stundas ekstraģēja, pēc tam to ekstraktu no stādnēs 12 stundas, tad izgūlās vaski. Tad to visu bez vaskiem to šķidrumu pārpumpēja citā reaktorā, atdestilēja nost, un ja tā bija chlorofila karotīna pasta, tad drusītiņi pielika nedaudz sārmu, ja citām sakot pārziepjoja, lai sveķskābes, taukskābes un pārējie pārvērstos no skābju formas uz natrija sāls formu, kas šķīst ūdenī. Un tad viņš tika lietots tālāk. Egles skujas pārstādēt pamata produkts ir chlorofilu saturošs produkts, ko sauc tajā laikā skuju natrija chlorofilīns. Tur ir drusku sarežģītāk. Tur bija vairākas reizes jāpaskābina, pēc tam atkal jāizšķīdina atpakaļ. Citiem sakot, tika veikta virkne operācija, lai pašās beigās izdalītu visvairāk chlorofilu. Chlorofils pēc savas struktūras ir ļoti līdzīgas asins hemoglobīnam. Citiem sakot, chlorofila struktūras formula un asins hemoglobīna hēma, tā ir tā daļa, kas ir ietīta olbaltumvielā un asinīs ceļo. Viņi ir praktiski identiski. Tur ļoti minimāls atšķirības. Ir daži aizvietotāji pie porfirīna gredzena. Reizē to ir pierādījies, un daudz pētījumu bija, ka ļoti labi organismā palielinās hemoglobīna saturs, lietojot šo chlorofilu preparātu. Mūsu bijusī kolēģi, kas tagad gan vairākus gadus nestrādā pie mums, gaidīja bērniņu, viņai bija ļoti samazinājies hemoglobīna saturs. Viņi sāk lietot šo chlorofilu preparātu, un pēc mēneša ārsta brīnījās, ko jūs naglas ēdāt, vai ka jums tāds hemoglobīns ir. Protams, tā nav panacēja visiem gadījumiem, bet daudzi cilvēki, kas savā laikā ir lietojuši šo produktu, atcerās to ar labu vārdu. Tas tāds vēsturisks atskats, vai arī šobrīd ir produkti no jūsu izstrādēm, kas šobrīd ir pieejami, zināmi un nopērkami? Jāsaka tā, Mežģinātnes institūts Silā nav ražojoša organizācija, tātad viņi neko neražo. Viņi veic pētījumus, un pētījuma rezultātā privātās firmas, šī gadījumā, piemēram, Biolatu, vēl vienu otru citu, viņi izmanto šos produktus tālāk, lai līdz cilvēkiem novērst. Es varu nosaukt vienu samērā populāru Latvijā produktu, ko sauc par Hofī. Veselības dzēriens Hofī, viņš satura chlorofilu atvasinājumus, ūdenī šķīstošos.
Vēsturiski tas nosaukums ir cēlies no tā, ka mūsu laboratorijas vadītājām bija dēls, vēl tajā laikā maziņš, un viņš teica, es gribu to, kā viņi sauc, fi. Un tā mums radās veselības dzēriens, fi. Tā tāda interesanta vēsturiska atkāpe. Un starp citu, pārstrādājot ķīmiski egli, tur rodas arī daudz citu interesantu savienojumu. Tā polārā daļa, kurā ir daudz sveķskābes un augstskābes, viņa ir pamats, savā laikā bija ļoti populārs auga aizsardzības līdzeklis, ražots no skujām, fitoekols. Ar viņu apsmidzinot zemeņu ziedu dūrējus, krietni mazāk bija arī daudzas citas mušas un parazīti neapmeklēja to. Kā mēs smējamies, viņi pielidoja pie attiecīgās dobītes, kur bija apsmidzināti, paostīja un teica, mēs esam mežā, ejam atpakaļ. Tu ieskicēji vēsturisko ainu, kāda bija šajā pasaules daļā, ko sauc par Padomju Savienību savulaik. Kāda ir situācija pasaulē, vai vēl kaut kur ir institūti, kas darbojās ar šo bioloģisko vielu pētījumiem? Jā, pētījumu ir diezgan daudz, bet viņi nav tik koncentrēti tādā vienā virzienā, ka, teiksim, vesels institūts nodarbojas tikai ar meža skuju izpētīšanu. Ir ļoti daudz un plaši pētījumi arī Ķīnā. Savā laikā pie mums bija Ķīnas speciālisti, viņi ļoti slikti runāja angliski, apskatījās cehus, un pēc gadiem 15, 20 analoģiski cehi parādījās arī Ķīnā, ko nevar noliegt, tehnoloģija viņi izprata un rīkojās. Ķīna ir viena no Skandināvijas valstīs, ir atsevišķi pētījumi par ķīmisko sastāvu, ir daudz pētījumu. Ēteriskās eļļas, kā tādas, ir ļoti plaši izpētītas. Dienvidu valstīs, piemēram, Portugālē, zinu, ka ir daži pētījumi, bet tie nav visaptveroši pēc vienas kaut kādas programmas, bet to, ka skujās ir ļoti daudz bioloģiski aktīvas vielas un ka viņas var izdalīt un kas tur ir iekšā un kā viņas varētu pielietot, par to pētījumu ir arī mūsdienās. Un arī mēs pēc tam, kad Latvija atguva neatkarību, vairāk kārt pievērsāmies šitam jautājumam, lai padziļinātāk izpētītu tās grupas un iespējas pārstrādāt skuju, tā saucamā zaleni. Beidzamais projekts beidzās burtiski nedēļu atpakaļ. Tur piedalījās institūts Biora, Koknes ķīmijas institūts un vēl 3 organizācijas, no kurām viena bija SIA grantiņi, kuri bija tie, kur mums piedāvāja savus laukus pētījumiem. Mēs tur iezīmējam attiecīgas kontrolas objektus, pēc koordinātiem, ik pēc zinām laika ņēmām skujas, ieguvām dažādu veidu ekstrakts, jo dažādos šķīdinātājos dažādas vielas šķīst dažādi, kā ķīmijā saka, līdzīgs šķīst līdzīgā. Polārās vielas šķīst polāros šķīdinātājos un nepolāras attiecīgi nepolāros šķīdinātājos. Mūsu uzdevums bija izpētīt, kuri būtu optimālākie varianti un rekomendēt dažādas šķīdinātājus. Mēs ieguldējām ļoti lielu darbu projektā un nonācām pie secinājuma, ka apmēram 7, 8 varētu būt interesanti ar savām ekstrakcijas spējām un arī ar to, lai viņi būtu atļauti pielietot praksē. Jo var jau būt kaut kāds ļoti skaists šķīdinātājs, viņš izekstraģē ļoti daudz, bet apkārtējai videi ļoti nepatika, piemēram, kaut kāda chlora savienojuma, dihloretāns, trichlormetilēns un tam līdzīgi. Un tad mēs, izejot pētījumā šim sarakstam cauri, izvēlējāmies 7 šķīdinātājus, kurus pārbaudījām uz spriedzes un egles zaleni. Mēs ekstraģējām dabīgo zaleni, žāvētu zaleni, liofilizētu zaleni un zaleni, no kura tika atdestilēts ēteriskās eļļas. Darbs bija liels, laiks, diemžēl, bija pamazs, un tad iegūtos ekstraktus mēs to devām institūtam Biora, kuram ir ļoti labas iespējas analīzēm. Viņi lietoja pamatā šķidrumu chromatografu, no kura tas pīķīši tālāk ievadīja masas spektrometrā un tur paskatījās, kas tur ir iekšā. Tas mums ļauj izvērtēt, kādi šķīdinātāji tie labākie, atkarībā jau no tā, kāds ir ekstrakcijas mērķis, vai iegūt polārāks vai mazāk polāras vielas. Mūsu pētījums zināmā mērā ļauj izvēlēties tādu šķīdinātāju, ar kuru iegūst vajadzīgo vielu grupu. Ojār, droši vien paskaidro klausītājiem, kas ir tās polārās vielas. Kā saprotams, ķīmijā vielas sastāv no atomiem, un atomi var būt savstarpēji saistīti. Un tad viens, piemēram, skābeklis, viņš relatīvi lielu negatīvo potenciālu. Ūdeņradis savukārt ar pozitīvo. Tātad ūdens H2O ir polārs savienojums, no kurā centrs plus un mīnus ir nobīdīti. Un tos mēs saucam par polāriem
Tās varētu būt kādas skābes un tam līdzīgi. Daudz vielas ir polāras. Nepolāras vielas atkal savukārt, kur tie atomi savstarpēji, piemēram, metāns. Viņam ir viens oglekļa centrālais atoms un piekabināt klāt 4 ūdeņraža atomi. Viņš ir nepolārs. Metāns, etāns, propāns un varētu skaitīt vēl un vēl. Citiem vārds sakot, molekulas uzbūve nosaka to, vai tā viela ir polāra vai nepolāra. Tas nozīmē, ka lādiņa sadalījums var būt tāds, ka viņš visur nav vienāds, bet nobīdīs uz kaut kādu pusi. Un reiz ar to tie polārie centri šķīdinātājā atrod tās polāros centrus attiecīgi tajā skuju zalenī un izekstraģē. Tas tā 2 vārdos. Ojār, skatoties uz nākotni šobrīd, tu teici, ka viens izpētes posms ir noslēdzies, bet nekad jau nav tā, ka kāds pētījums beidzās un paliek tāda sajūta, ka pat viss būs izdarīts. Jau vairs nav kur tālāk iet. Droši vien, ka tev jau ir ieskicējies nākošais virziens, kur būtu nepieciešams strādāt un pētīt. Vai to virzienu un ideju ir tik daudz, ka grūti pateikt, kur no tiem kādā projekta pieteikumā pieņēmis. Pamēģini mums dažas ieskicēt, ja tas nav noslēpums šobrīd. Piemēram, pašreizajā brīdī ļoti daudz ir ieviesušās invazīvās sugas, kas mežā traucē dzīvi, korintes, arī ievas un tam līdzīgi. Viņu nemaz nav tik pārāk maz, ja noorganizē viņu savākšanu, tad būtu vērts padomāt par viņu pārstādi. Mēs par to arī domājam, arī projektu virzībā. Un attiecīgi šajos ekstraktos izdalot bioloģiski aktīvās vielas, mēs atkal izmantojam to, kas ir atliekas mežā, varam izmantot. Reizē to ir liela pievienotā vērtība. Tāpat tās ir arī daudzas citas vielas, par kurām varētu domāt. Savā laikā bija Covid ēra, lai izdalītu tādas vielas, kuras varētu pēc tam cilvēki lietot, lai nostiprinātu imunitāti un nostiprinātu savu organismu, lai tas Covid grūtāk tiek klāt. Es nemēģināšu tālāk skaitīt, jo bez idejām dzīve apstājās. Tas ir skaidrs. Un kā tu redzi, Ojār, vai tā nākošā paudze šobrīd, kas mācās ķīmiju, vai viņiem ir interese šobrīd darboties šajā jomā par šiem pētījumiem? Kā tu redzi to attīstību tieši Mežzinātnes institūtā Silavā ar jauniem prātiem un censoņiem? Jaunā paudze ir ļoti daudz. Manas klātbūtnes laikā šeit viņi pat gandrīz vai nomainījušās paudzes, bet cilvēki, kas šeit strādā, tik tiešām izskatās entuziasmu pilni. Lielākā daļa no viņiem, protams, neķersies pie ķīmiskās pārstrādes un skuju sastāvu izpētes, bet visumā es teiktu, ka cerīgi. Minēju jau šo piemēru ar Ķīnu, vai ir arī citi starptautiskie partneri, ar kuriem ir aktīva vai mazāk aktīva sadarbība bijusi un šobrīd ir? Jā, protams, cilvēki, kur pēta mežu un tādu mazu daļiņu no tā koka zaleņa, zaļās masas, tie, protams, savstarpēji vairāk vai mazāk ir visā pasaulē pazīstami. Viens otru apmēram zina no publikācijām. Mūsu Silavas praksē bija vairāk gadījumi, ka mēs arī zaleņu pārstrādes jomā sadarbojamies ar ārzemju kolēģiem. Viens tāds samērā pasens pētījums sadarbība bija tā, ka es pusgadu pavadīju Kubā un mācīju viņus, kā iegūt ēteriskās eļļas no skujām. Viņam, protams, nebija tur mūsu Pinus silvestris, bet eukaliptus grandas un eukaliptus citriodoru un citas interesantas sugas, kam ir ļoti smaržīgas ēteriskās eļļas. Viņiem bija interesi, viņi diezgan spēcīgi pastrādāja. Kā virziens viņš viņam nedaudz ir palicis, bet cik es skatos un pētu, pašlaik pārāk tālu tas nav aizgājis. Un vēl viens tāds piemērs, savā laikā mums bija sadarbība arī ar Vietnamu. Vietnamieši ļoti interesēja tās pašas ēteriskās eļļas. Tad mēs savā laikā aizbraucām vienu delegāciju uz Vietnamu, mūs izvadāja, parādīja, kas viņiem ir, un tā mūsu ideja par to, ka tas ēteriskās eļļas var iegūt, jo viņiem augu valsts ir tāda, ka tur ļoti daudzi augi, kuriem ir ārkārtīgi skaistas un interesantas ēteriskās eļļas, kas visā pasaulē pazīstams, lemongrās un tam līdzīgi. Tad, esot Vietnamā, nolēmām, ka visi kopīgi, ka tā lieta būtu jāturpina, noslēdza līgumu. Savā laikā šeit pat Latvijā Koksnes ķīmijas institūts speciālists uztaisīja vienu tādu pārvietojamu iekārtu, un tad viņi tika aizgādāti uz Vietnamu un uzstādīja, un pēc manā rīcībā esošās informācijas apmēram 15 gadus tā iekārta
darbojas. Pat cik sakari tagad ir pārtraukuši, man ir grūti komentēt, kāda tur situācija pašlaik. Bet mums savā laikā bija laboratorijā apmēram 10 tādas pudelītes, katrai bija savu smaržīgā eļļa, un tas bija liels furors, kad atnāca kāds pie mums un viss pēc kārtas ostīja. Skaists smaržs, tiešām. Manas paudzes cilvēki vēl atcerās tādas mazas metāla buņģiņas ar zvaigznīti virsū, kur bija tāda vietnamiešu ziedi, ļoti ēteriska ziedi. Varbūt tā arī ir uz jūsu iekārtām gatavota savu laiku. Nē, diemžēl nē, bet, kad bijām Vietnamā, mēs turienes atvedam. Vienīgais pamata suvenīrs bija eļļām bagātās smēris. Principā vislielākā sadarbība mums bija ar Krievijas zinātniskiem centriem un rūpnīcām, kā es teicu, ar Kubu, ar Vietnamu. Zinātniskā nozīmē mēs sadarbojamies arī ar Somiem. Savā laikā mēs bijām pie viņiem, pat sagatavojam diezgan lielu spēcīgu kopēju projektu, bet tur kaut kas drusku nojuka. Katrā projektā ir vadītājs, izpildītājs un arī vērtētājs. Un tas vērtētājs ir pats galvenais. Katrai valstī ir tādi zināmi produkti, kuriem ir tradīcijas gan šīs ēteriskās eļļas izmantošanā, vai tā ir lavandu smarža vai cita. Tad mūsu reģionam, droši vien boreāliem reģionam, šī skuju smarža varētu būt viens no tādiem atpazīstamiem produktiem. Es gribētu cerēt, ka arī mums izveidosies kaut kāda produktu grupa uz meža produktu bāzes, kurai būs plašāks pielietojums kaut vai kosmētikā un citos produktos. Paldies, Ojār, par šo sarunu. Un es ceru, ka vēl mēs tiksimies pēc kāda laika, kad tu mūs painformēsi par to, kādas ir bijusi attīstība un ko tu esi izpētījis tālāk. Paldies!